Tā, puiši meitenes, nu tad ziņoju. Redziet, stāstu par romantisko namiņu stila mājā. Skatāties. Tātad šis ir ozola koka parkets īstais. O, redziet. Īsts bez zaru. Pilnīgi neviena zara nav pilnīgs bez zaru. Apakšā ir finieris. Rekā tā rūpnica, kas ražo, ir šādu tehnoloģiju izdomājusi. Kaut kā tur speciāli redziet finieris un iezāģēts un sazāģēts un gropītes un visu un tā. Un augšā te ir uzlīmēts, var sakot, viss, kas ir pirkts. Mums ir viena laba, liela un, kā saka, tur pastāstīšu par cenām. Tātad šis ir īsts, kā redziet, bez zaru, jā, redziet, pilnīgi bez zaru parkets. Es viņu pirku pirms kādiem 5 gadiem un neizmantoju. Jau tad ar baigām atlaidēm es dabūju pa 60 eiro kvadrātmetrā. Iedomājieties, 60 eiro kvadrātmetrā. Un es nopirku 20 kvadrātmetrus. Tas ir cik? 1200 eiro. Un tagad šitos 20 kvadrātmetrus es varēšu, šos 1200 eiro nebūs jātērē, varēšu investēt stila mājas, gribēju teikt prieka mājā, ne, bet romantiskajā mājā. Lūk, tāpēc puišu meitenes 60 eiro. Tas ir drīz kā niere. Ja, bet es atļāvos, tāpēc, ka man parādīja lētākus, bet fufeli ar zariem, tad es padomāju, nu nē. Un toreiz kaut kāda naudiņa parādījās pirms tiem 5 gadiem, tajā brīdī es domāju, ņemšu the best, un tagad nenožēloju, jo tagad sanāks tāds krutais objekts. 20 kvadrātmetri šis man ir. Nu, reko vakar Rīgā Senukajā dabūju. Lūk, šitas ir kvarts vinils. Ja, kvarts vinils. Diezgan plata loksne, platāka nekā ozols, redziet, ja. Nopirku 12 kvadrātmetrus, jo man apmēram tas nabiņš tā sanāk pa iekšu, ka viņš būs kaut kādi 32 kvadrātmetri. Tur 5 kapeikām ar 5 kapeikām, var sakot kādi 32. Tā kā 20 bija šis, tad 12 nopirku šādu. Nu, pa krāsām skatāties, šitas būs daļā, kad tu ienāks iekšā. Un tu ienāks iekšā, tur būs koridoris un tur būs arī atklātis, kā lai saka, stāvoša vanna un krutā izlietne. Es vēlāk stāstīšu, kas pa vannām, kas pa izlietnēm, jau visu atradu, kur ir. Un te patās Jelgavā mums ražošana ir ražotne, baigi visu pa kruto atradu, aizbraucu pie džekiem, iepazinos, kur ražo akmens, masas, vannas un izlietnes. Un biju rūpnicā un redzēju paraugus, uzzināju cenas un iespējams, ka pirkšu tur no arī vārda brālis Andris laikam bija, ja. Nu, redz, un šeit kvarca vinilam apakšā ir jau tā, krievs saka, padošva jau, ja, tā mīkstā, tas materiāls, ja, un nekas vairs nebūs jāklāj, tad jāapstrādā tikai OSB, nu jā, un es nopirku OSB loksnes vakar 20, nu jā, 20 OSB loksnes, jo tās būs apakšā viena biezuma zem parketa un cita biezuma zem šitā kvarts vinila. Nu, puišu meitenes nezinu, ceru, ka jūs mani, nu tā, nebārsiet mani, bet man jau liekas, ka šitā vajadzētu būt pasmukot līdz nolikšu. Zēnu meitenes, ko, namiņā. Vot. Šitas ozols būs tur, kur būs gulta, lai jūs saprastu. 20 kvadrātmetri būs atstāti gulēšanai, ja. Būs 20 kvadrātmetros viena liela, plata, skaista gulta, iespējams 2 metri reiz 2 platumā, vat tādu izmēru. Vislielāko ņemšu 2 reiz 2, iespējams, ka tādu. Nu, jā, nu, vat tātad tur, kur tu gulēsi, romantiski, tur būs viss ozolkoka parkets. Un pārējais, kur tu mazgāsies, vannosies, peldēsies, kur dāmas plikas gulēs tajā lielajā skaistajā akmens masas vannā un milzīga stikla pakete būs, iedomājieties. Tagad trendā tā ir, ka tu guli vannā un nevis, ka tu tur norobežojusies, lai tevi neviens neredz vai ko vai kā. Būs spoguļstikls no ārpuses, iekšā tevi neviens neredzēs. Vot, un ar skatu tas būs uz šito pļavu, lai jūs saprastu.
tās dāmas varēs gulēt vannā un apmēram uz šito skaisto tālumā uz šo visu pļavu, kas te ir, lai jūs saprastu, uz turieni būs milzīgi liela stikla pakete un dāma varēs vannā putoties, tur šampūnoties un kas un ko un viss. Un skaista kruta sniegbalta vanda, stilīga Latvijā ražota uz šitā kvarcvinila. Puišu meitenes, kā jau es teicu iepriekšējā video, es jau tagad jau esmu mitris jau šito visu stāstot, iedomājoties, kā būs, ka viss būs gatavs. 250 augstumā stikla paketes, mega platas, lielas un šitā viss ties pildījums načinka un super truper gulta un vanna un viss skandināvu minimālismā, nekas iekšā, nekas. Tikai pats nepieciešamais, kā saka, viss, pa minimālo un viss skaists, koši, balts un gaisma un karič es esmu mitris.